Sveiciens visiem, kur pievienojušies podkastam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Šajā podkastā es pētu dažādus izaicinājumus, iespējas, grūtības, ar kurām saskaras cilvēki savos karjeras ceļos. Šodien es gribētu piedāvāt sarunai tādu tēmu, kas, man liekas, pēdējos gados gan pētījumos, gan vispār darba dzīves realitātē ir izkristalizējusies. Un, man liekas, arī ar tādu jaunāku paudžu ienākšanu darba tirgu ir aktualizējusies. Es piedāvāju, ka mēs parunāsim par jēgu darbā. Darba pasaulē noteikti ir daudz būtisks pārmaiņas, gan pēdējos gados, bet droši vien vispār kopumā. Angliski to terminu sauc par Great Reset. Gan tur pandēmija, gan dažādas nodarbinātības formas ir ienākušas. Protams, visas tehnoloģija attīstības. Tā izskaitā arī demografiskās pārmaiņas, kas visu pasauli ietekmē. Tāpēc arī visas tās tēmas par ētiku, par darba jēgu, par darba nozīmīgumu, arī par darba nākotni ir diezgan aktuāls. Lūk, un man gribētos varbūt šodien aprunāties par to, kas tad padara darbu nozīmīgu, jēgpilnu, kā vispār veidojas šī sajūta par to, ka darbs ir jēgpilns un kāpēc tas vispār ir svarīgi par šo domāt un runāt. Vēl man interesē, vai jēgpilnums tā ir tikai tāda forša sajūta, vai tas ir ļoti svarīgi vispār mūsu tādai psiholoģiskai noturībai, labsajūtai, vai tas ietekmē darba kvalitāti. Un lai par šo tēmu parunātos tā tiešām dziļāk un arī apskatītu varbūt to tēmu plašāk, es esmu uzaicinājusi viesi, kurš uz vispār cilvēka dzīves pieredzi un uz vērtībām un uz jēgu tai skaitā skatās ar filozofijas acīm. Tāpēc šodien sarunā ar mani piedalās Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes tenūrprofesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas zinātnes padomes eksperts Raivis Bičevskis. Raivis ir atzīts filozofs gan Latvijā, gan ārzemēs, un viņa darbs ir veltīts sociālās filozofijas izpētei un modernās sabiedrības iekšējās loģikas skaidrošanai. Sveiks, Raivi! Sveiki! Man tiešām ir liels prieks, un arī man ir liels gods tevi sveicināt savā podkastā un šīs te sarunas kontekstā. Es tā pati pieteicu tevi un par tiem tituliem un amatnosaukumiem domāju, wow, iespaidīgi. Man liekas, mums klausītājiem jāizskaidro, kas ir tenūrprofesors. Es diezgan droši, ka liela daļa nezinu, ja tie nav akadēmiķi vai ne. Tas, ko es esmu atradusi, kas ir tenūrprofesors, jo man pašai interesējas, arī nezināju. Tenūrprofesors ir augstākais atzinības līmenis akadēmiskajā vidē, un faktiski tas nozīmē pastāvīgu amatu, pastāvīgu līgumu. Pareizi? Jā, pasaules jau universitāšu vidē ir tie nosaukumi varbūt dažādās valstīs un dažādās sistēmās nedaudz ar atšķirīgu nozīmi, bet kopumā jā, tā tas ir. Kā tu domā, vai caur šiem te amata nosaukumiem, tituliem, var darbam arī piešķirt jēgu un paspilgtināt to nozīmību? Jā, modernā sabiedrība jau ir būvēta arī uz to, ka mēs ne tikai vienkārši darbojamies katrs savā jomā, bet kaut kādā nozīmē arī šīs jomas ietvaros kāpjam pa noteiktām kāpnēm. Tie nopelni vai panākumi, ko sabiedrība atzīst un vērtē kā izcils, un tādā nozīmē jau modernās sabiedrības, tad, kad ir lielā mērā tomēr sabrucis tāds sabiedrības kopā saturošais rāmis, kas agrāk bija reliģija, piemēram, un sabiedrības kārtu sistēmas, kā teiksim viduslaikos, tad jau tiešām kļuva līdz ar Franču revolūciju un 19. gadsimtu ļoti aktuāls jautājums, ko tad pilsoniskā sabiedrība vispār atzīst par svarīgu, jēgpilnu un kā skatās uz individa dzīvi, tajā skaitā viņa arī pienākumiem. Un, es domāju, kopš šī laika pilnīgi tāds stabils, vismaz līdz šim.
modernās sabiedrības viens no tām attīstības tādiem vektoriem bija meritokrātija. Tas ir nopelni, sasniegumi, ko sabiedrība tik tiešām tad novērtē, un tādā ziņā indivīds it kā jūtās sabiedrības atzīts, un atzīšana citu acīs. Tas nav mazsvarīgi dzīvē. Jā, mēs īstenībā iepriekšējā podkāstā ar Artūru Miksonu, psihoterapeitu, runājām par darba identitāti un tai skaitā, vai ne, par to, kā mūs novērtē un kā mēs par to jūtamies un kā mums tas patīk. Un tas tā kā vāveres ritenis vēl turpina. Tā kā varbūt, ka mums sanāk šī tēma kā tāds kaut kādā mērā vēl turpinājums. Ja tur ir savas problēmas, protams, arī. Un kā vēl? Jā. Jā, parunāsim par to. Pirms mēs šķetinam to tēmu, es piedāvāju, ka kaut kā apskatām to konceptu par darba jēgpilnumu, lai mēs esam uz viena viļņa. To, ko pētījumi mums ir mēģinājuši sasummēt, kas ir jēgpilns darbs. Jēgpilns darbs nozīmē faktiski tādu darbu, kas ir svarīgs individam, atspoguļo viņa vērtības un sniedz sajūtu par personīgu ieguldījumu un arī piepildījumu, tādu gandarījumu sajūtu. Un tad pētījumi izdala vairākus faktorus, kas šo te jēgpilno darba pieredzi palīdz vispār radīt. Pirmā ir darba lomas skaidrība un arī nozīmīgums personīgi. Tātad darbinieks redz, ka viņa darbs ir jēgpilns, ka tas nav vienkārši uzdevuma pēc, bet kaut kāda jēga. Viņš pats saprot, tad, kad es izdaru šo, tad tas ietekmē to un tā tālāk. Vērtību saskaņa, nākamais, tātad viņa pašvērtība, cilvēka pašvērtība sakrīt ar organizācijas vērtībām vai ar viņa tieši konkrētā darba uzdevuma vērtībām. Nākamais ir autonomija, tātad spēja, vispār iespēja, ka viņš var ietekmēt kaut ko, viņš var varbūt pats izveidot, varbūt viņš var kaut ko mainīt. Saistība ar citiem, respektīvi šī sociālā piesaiste, tāda sajūta, piederība, kolektīva piederība. Darbs ir, teiksim, daļa no kaut kā lielāka. Un noslēdzošais šajā ir izaugsme, attīstība. Skaidrs, ka darbs ir kaut kas, kas palīdz mums augt un attīstīties tai skaitā. Man jau kopā liekas, ka viss tas ir ļoti daudz. Respektīvi, lai viss šis īstenotos cilvēkam viņa darba vietā, tad jau tas ir sapņu darbs, tur viss ir ideāli. Tā kā es domāju, cik daudz cilvēkiem tas reāli ir, ka viss šis īstenojas. Bet tas tāds retorisks jautājums. Es domāju, pamēģināsim paskatīties katru atsevišķi. Es gribēju tev pajautāt, es nezinu, kā filozofija skaidro vispār jēgas veidošanos darbā? Jā, tas ir tāds diezgan fundamentāls jautājums, bet arī ne tikai, skatoties uz cilvēka dzīvi, tādas, antropoloģiskas perspektīvas, bet arī, protams, no sociālas perspektīvas, no sabiedrības un individu attiecību perspektīvas. Pirmkārt, būtu jāsaka jau, ka nebūtu nav teikts, ka, dzīves piepildījumu un jēgu mēs varētu sasniegt tikai darbā. Jā, protams, tik tiešām mums tagad ir varbūt grūti iedomāties un tāda sabiedrības ievirze un vispār virzība, ka darbā mēs realizējam sevi, īstenojam sevi. Tur mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, veicam kaut kādus kopīgas darbības, kur rezultātā sabiedrība kopumā kļūst, labāka, attīstītāka un tā tālāk. Tie visi, protams, ir modernās sabiedrības ideāli un tādas vērtības arī. Ja darbs vispār kā vērtība. Jo, vai ne, mēs, protams, varam atskatīties un palūkoties uz tās modernās sabiedrības attīstības līkni, arī kaut vai tikai pēdējo pāris gadsimtu ietvarā, un redzēt, ka tie, kas vēl 19. gadsimtā, kā piemēram kaut vai Marks, tik ļoti savā skatījumā cilvēku uzsvēra darba nozīmi. Tātad darbā cilvēks realizē sevi, vienlaikus arī socializējoties, vienlaikus tātad apzinoties sevi kā kāda kolektīva daļu. Šādi izteikumi, šādi autori jau to visu rakstīja un teica, vērojot ļoti smagu, bezjēdzīgu, mēs teiktu,
lūkojoties no individa skatpunkta darbu, kas tolaik notika daudz viet pasaulē un arī Eiropā. Lielās koloniālās valstis, kas dažādās pasaules vietās gan laikam darbu neuztvēra kā cilvēku pašrealizācijas veidu, bet tas pats toreiz bija arī Eiropā. Un tādā ziņā šis darbs kļuva par kaut ko tādu kā cīņas lauku par to, ko mēs piedāvājam individam viņa dzīvē kā vērtīgo. Un es gribētu teikt, tā ekonomiskā un sabiedriskā iekārta, kurā principā mēs joprojām dzīvojam, sauksim to par kapitālismu, varbūt tādu kapitāls tādā vēlīnā attīstības stadijā. Tajā šī cīņa par cilvēka dzīves jēgu, kas tiek realizēta darba ietvarā, tas vēl ir liels tāds uzstādījums. Daudzi vēl tic šim uzstādījumam. Un tas savā ziņā ne tikai ir individu dzīvē, bet tas organizē sabiedrību. Ja? Tad, principā, mēs visi kā sabiedrība tātad dodamies kaut kur šajā lielajā darba procesā, kurā ir nākotnes horizonti iespējas, un mēs jūtamies, ka esam dzīvi, esam dinamikā. Redzam šodien, ka, protams, šī dinamika kādreiz pagriežās ne tikai pret individiem, izdegšanas un daudz citu iespējamās sekas, bet ka var jau būt, ka pamazām arī kopējās sabiedrības tas noskaņojums sāk nedaudz mainīties. Es vairākas lietas aizdomājos tajā, par ko tu teici. Viens, es iedomājos, varbūt tas man personīgi, gan jau vēl kādam tā ir, cik nepanesams šķiet bezjēdzīgs darbs. Tā kā tu teici, teiksim, atskatoties vēsturē, kaut kāds posms, ka tas bija pilnīgi normāli, kāda jēgas meklējuma, tas bija izdzīvošanas jautājums. Bet mūsdienās tas vairs nav tikai par ienākumu kanālu, bet vai ne, mēs tur esam jau krietni citu vēl perspektīvu un jēgu piešķīruši. Cik nepanesams ir darbs, kuram kaut vai tu personīgi pats nesaskat jēgu. Tas ir kā sots, tas ir vienkārši neiedomājami, ka es varētu tērēt savu laiku, darīt kaut ko es domāju, ka tas ir bezjēdzīgi. Jā, skaidrs, bet tas, protams, ir šī fona, ka mēs vēl ticam, ka darbs ir tā vide, kurai līdzi nāk kāda jēga. Ja mēs šos divus lielumus vispār principā vai fundamentāli sākam atkabināt, tad varbūt šī sajūta varētu arī mainīties. Bet ko tas nozīmē? Protams, ka ir arī citām lietām jēga. Ne tikai darbam, vai ne, nezinu, kādam bērnu audzināšanā tur ir jēga, ģimenes laika pavadīšanā un vēl visādās citās lietās. Bet darbs tāpat ir viena sastāvdaļa ļoti liela no mūsu dzīves. Un tajā mēs arī gribam to jēgu atrast. Jā, absolūti. Es domāju, ka tā jau arī ir. Un šobrīd mūsdienu sabiedrībā arī mēs neesam no šīs sajūgtības starp jēgu un darbu aizgājuši tālu. Un iespējams, ka nav nemaz tik slikti, ka tas tā nav. Bet mēs redzam to, un to jau, piemēram, arī rāda mūsu kolēģu arī tepat Eiropā pētījumi par postizaugsmes sabiedrību, ka tikko mēs vairs īsti iekšēji neredzam arī starp citu dažādu procesu pasaulē, analīzes ceļā, jāskaitā, ko eksperti mums piedāvā savas atziņas, bet mēs paši redzam arī, ka ir milzīgas dažādas problēmas, tam stāstam par izaugsmes procentiem, kas vienīgie šķiet, garantē to, ka tāda sabiedrība kaut kur kustās, ir darbība, ir attīstība un dinamika, un līdz ar to arī individi, kas ir šajā sabiedrībā. Bet šie pētījumi par postizaugsmes sabiedrību, tas ir, ka gan uz resursu jautājumu fona, gan uz sabiedrības iekšējo problēmu, sociālu problēmu fona, vai šis uzstādījums, ka darbā kaut ko saražojot, kaut ko iegūstot, kaut ko realizējot, mēs šo jēgu arī radām un tajā dzīvojam. Es domāju, ka tā ir nedaudz tomēr tā kā, ilūzija? Nedaudz ilūzija, jā. Jā. Bet šī ilūzija ir tik tiešām turējusi pie dzīvības un attīstības pēdējos 2 gadsimtus. Man liekas, ka mēs vēl tur esam. Jā, mēs esam vēl tur, jā.
Es man liekas, arī vēl esmu. Jā. Bet šis ir ļoti, ļoti acis atverošs, ko tu saki. Nu, tas noteikti piedāvā jaunu, nezinu vai jaunu, bet vēl perspektīvu, kā vēl paskatīties. Jā, bet, protams, viens ir vai nemēģināt saskatīt šo, ka tā attīstības trajektorija vairs nav cilvēku prātos tik cieši un neapšaubāmi novilkta un saistīta cieši ar darbu. Jā. Tad, protams, kas būs tas lielais organizējošais princips, ja tā nebūtu. Ja? Var jābūt, ka kādreiz tradicionālās sabiedrībās, premodernās sabiedrībās šī vieta bija reliģija atvēlēta, vai ne? Un tur jau nebija tik svarīgi iegūt izaugsmes procentus vai ko tādu. Kā tu domā, karjera ir mūsu jaunā reliģija? Tā noteikti ir bijusi un vēl ir. Jā, reliģija, jā, tādā nozīmē. Noteikti ir ļoti daudz dažādu, mēs varētu īstāk tās nosaukt tādām kvazi-reliģijām, kas tikko mainoties cilvēku prātiem līdz ar Franču revolūciju Eiropā, ka tiešām tā reliģija zaudē šo pilnīgi stabilo, drošo, lielo cepures tādu statusu, kas visam tiek uzklāts virsū. Gan individu dzīvēm, gan dzīves jēgai, ko mēs teiktu, ko mēs dzīvē vispāram teiktu, reliģija sniedz atbildes. Kā sabiedrība, kur mēs attīstāmies. Atkal reliģija, pasaka, noliek tos stabilos atskaites punktus, bet ja tā nav, tad vajag tomēr ne tikai tik tiešām individa dzīvē kaut kādus atskaites punktus, bet tiešām sabiedrība kopumā, kur tā atrodas, kādi ir tas kopējie mērķi. Jā, darbs. Darbs sajūgtībā, protams, ar ideju par progresu. Kā tas darbs kaut ko tiešām dod. Tev taisnība, jā. Tu pieminēji Franču revolūciju. Jā. Ar ko tas ir saistīts? Ar ko tas ir nozīmīgi? Kādēļ tu to izcēli? Jā, tā ir ļoti, tas, domāju, viens no nozīmīgākajiem notikumiem Eiropas vēsturē. Es tāpat teiktu, jo pirmkārt tur mainījās ne tikai šie lielie jēgas orientieri, tur mainījās arī izpratnē par sabiedrības uzbūvi, struktūru pašu. Ja tās tradicionālā kārtu sabiedrība tā kā paieta maliņā, visi ir vienlīdzīgi pilsoņi likuma priekšā. Tagad mēs nejautājam, vai tie ir aristokrātiskas izcelsmes cilvēki vai citas vienkāršie cilvēki. Tagad visi ir vienlīdzīgi. Ja, cilvēktiesību deklarācija, daudzi dažādi dokumenti, kas kopš tā laika ir pieņemti gan Francijā, gan Eiropā, tie visi ir veidojuši tiesiskas, demokrātiskas valstis. Ok, tas viss pats par sevi jauki, bet lūk, jēgas jautājums ir vienmēr bijis pēc tam akūts. Okay, un darbs ir viena atbilde uz šo jautājumu. Jā, un tad droši vien visi aizrāvās, un tas tiešām kļuva par jauno reliģiju. Jā. Un mēs lielu akcentu esam likuši uz to. Ļoti lielu. Vēl, protams, ir tā saucamās tādas tā kā politiskās reliģijas 20. gadsimtā lielie totalitārie režīmi, kas arī mēģina tā kā šajā jēgas laukā tā kā kaut ko iedod cilvēkam. Ja? Tad viņu, piemēram, identifikācija ar viņa nāciju vai tautu, vai varbūt pat rasi, vai identificēšanās ar kādiem lieliem cilvēces progresa mērķiem, visu labklājību un visu lielo draudzību, kaut kur, vēstures nākotnes dimensijā. Tie jau arī bija mēģinājumi kaut kādu jēgu piešķirt, kur individs jūtās tagad kolektīvā un noderīgs, vajadzīgs viņa darbs. Vai viņš būvētu tur dzelzceļu, vai strādātu druvā, vai strādātu universitātē. Viss tas ir šim lielajam mērķim. Jā. Ļoti interesanta perspektīva, kā uz šo vēl paskatīties. Labi, es piedāvāju, tad izejam cauri katram no tiem punktiem, ko es uzskaitīju tā dziļāk. Man liekas, ka tur daudz interesantu, ko vēl tā kā paskatīties. Tātad pirmais bija par to, ka darbinieks izjūt jēgu, ja viņš saprot, vai viņa, kā tā loma, kurā darbinieks ir, ietekmē kopējo rezultātu. Par šo man droši vien tas jautājums ir,
vai jēga rodas no tās redzamības, respektīvi no tās izpratnes, ka es saprotu, kā mans darbs citus ietekmē, vai tad, ja neviens neredz, ko es esmu izdarījusi, tad tam darbam nav jēga? Jo cilvēkam ir svarīgi saprast, vai ne, ieraudzīt, ko viņa darbs tālāk pienes, veido, ietekmē. Un ja neviens neko neredz, es vienkārši tur vienu to pilienu iepilinājusi un tālāk viss tas ritenis iet, tad tam jēga pazūd. Nu jā, un es domāju, šajā punktā noteikti labi var redzēt, ka tā atzīšana citu acīs ir absolūti svarīgs darba jēgas komponents. Jā, skaidrs, jā, absolūti. Jā, tā tas ir. Jautājums tikai, kas ir šie citi? Vai tie ir tikai darba biedri, vai tie ir kādas valsts sabiedrība, pilsoņi, vai varbūt tas ir vēl kas vairāk. Es atceros vienu filmu, kurā bija tāda epizode starp varoņiem. Viena šī varoņa laikam tēvs bija devies kaut kur tālu pasaulē, un viņa sarunbiedrs mēģināja viņam ātri pāris vārdos, tā teikt, ļoti koncentrēti pastāstīt par tēvu, ko viņš pats kā bērns nebija nemaz īsti saticis. Un šeit, jā, ir cilvēki, kas novelk ļoti šauru apli ap sevi. Viņš varbūt darbojās un strādā savas ģimenes labad, vai varbūt vēl dažu tuvinieku labad, bet tas arī principā ir viss. Bet ir cilvēki, kas novelk ļoti lielu apli ap sevi. Un šie cilvēki visdrīzāk arī tad strādā daudz plašāku kolektīva ietvarā. Cits jautājums varbūt, ka varbūt šis plašākais kolektīvs kādreiz arī ir iluzors, vai nezinu, cilvēce, vai nācija. Nācija tas vēl varbūt ir tāds nedaudz aptverams lielums, vai ne? Mums ir arī nacionālie apbalvojumi par sasniegumiem un tā. Cilvēci diez vai tā īsti kā subjekts figurē un var apbalvot, vai ne? Jā. Ja tu esi, es nezinu, kaut kādā valsts institūcijā, tu valsts labā strādā. Tāda ir jēga. Ok, un saņem valsts apbalvojumus, jā. Jā, bet šis ir kaut kas, kas jāņem vērā. Darba jēga kaut kādā mērā rodas no tā, ka kāds to pamana un atzīst. Absolūti. Tikai jautājums ir tiešām, kurš un cik lielu vai plašu apli mēs ap sevi dzīvē novelkam. Jā, šis ir ļoti svarīgi. Cik tālu mums ir tas, cik tālu mēs ļaujam citu ietekmei veicināt to, ka tagad man ir jēga, tagad es vispār jūtu kaut kādu gandarījumu par to darbu. Jo tālāks tas aplis, jo droši vien nebeidzamāka vispār tā sajūta un neiespējams varbūt viņu vispār sasniegt. Jā, tas, protams, tad arī vēl atkarīgs no tā, tad tad man jāpiesauc atkal cita epizode un cits konteksts. Es atceros, viens no 20. gadsimta filozofiem teica, jā, mēs, protams, varam domāt par daudzām dažādām lietām. Mēs saduramies arī ar ļoti cilvēku dzīvē neapējamiem, eksistenciāliem jautājumiem, nezinu, par dzīves jēgu, dzīves robežu, par dzīvi un nāvi, par dzīves piepildījumu. Bet cik tālu mēs varam šajos jautājumos iet, tā robeža jau tur ir. Jā, mēs nevaram pārkāpt nāves robežu, bet mēs varam domājoši iet šo jautājumu aplūkojumā, bet cik tālu mēs nonākam katrs tur atkarīgs no tā, kuram ir stipra sirds. Un tādā nozīmē, es domāju, mēs šo plašo apli novelkot varam nonākt diezgan tālu. Bet cik tālu kurš nonāk, tas atkarīgs, cik stipra sirds dažādā nozīmē. Jā, es tevi sapratu. To arī jāspēj izturēt. Jā. Taisnība. Labi. Nākamais mums bija par personīgām vērtībām. Šis arī ļoti interesanti, jo personāla vadībā ar šādu jautājumu esmu saskārusies, man liekas, visus 20 gadus, kamēr es strādāju šajā jomā. Jautājums vienmēr ir tā kā vista vai ola, respektīvi. Vai
manām personīgām vērtībām kā darbiniekam vai potenciāli vēl kandidātam ir jāsaskan ar organizācijas vērtībām, un tad es tur pievienojos, vai es pievienojos ar savām, kādas man viņas ir, tad es saprotu, kādas ir uzņēmumā, un tad mēs mēģinām, tā kā es mēģinu atrast kaut kādu to kopsaucēju, vai kāds es caur savām vērtībām varu palīdzēt īstenot tās uzņēmuma vērtības, bet kāpēc šis jautājums ir bijis aktuāls? Tāpēc, ka karjeras konsultēšanas jomā tam piešķirt ļoti lielu nozīmi, ka tev ir jāsaprot kā kandidātam vēl, kamēr tu neesi vēl darbinieks, vai, piemēram, saprast, kādas ir tavas vērtības, lai tu, kā saka, no visām organizācijām, tomēr vari izvēlēties to, kura ir tām vērtībām tuvāka. Tas ir viens jautājums, un otrs arī, tomēr uzņēmumos nereti gadās tās situācijas, ka cilvēki saka, nē, viss te man nesaskan, man jāiet prom, jo manas vērtības nesaskan ar šī uzņēmuma pieeju un darbošanos. Tā kā man liekas, ka šis te vērtība jautājums ir tiešām ļoti aktuāls. Jautājums, kā notiek tā atpazīšana, šo te vērtību atpazīšana, un kurā brīdī to ir jādara? Pirms tu pievienojies, vai tad jau ir pa vēlu, ka tu jau esi uzņēmumā? Varbūt nedaudz atbildu šo jautājumu atšķirās, kādā vecumā mēs sākam vai ne sadarboties ar kādu kolektīvu, kādu uzņēmumu. Es gribētu teikt, jā, savas vērtības, tas, protams, skan lepni, bet es paredzu kaut kādu ļoti jau tādu reflektētu attieksmi pret savu dzīvi. Vai mēs tajā dzīves plūsmā, vai ne, un sevišķi jauni cilvēki, ir jau tik, kā es saku, nobrieduši, lai tūlīt jau nāktu klajā ar savām vērtībām un mēģinātu tās tagad salīdzināt, pieskaņot uzņēmuma vērtībām. Tas vēl ir liels jautājums, protams. Jā. Bet tādiem jau pieredzējušiem cilvēkiem? Jā, pieredzējušiem cilvēkiem, kā parasti dzīvē, ir arī savas problēmas. Tās, ka varbūt viņiem nekas vairs īsti nedara, vai ne? Tā gan ir interesanta perspektīva. Jā, absolūti. Es, piemēram, ja tā drīkst, varu padalīties savā pieredzē. Es domāju, pēc 50. dzimšanas dienas es sapratu, ka lielā mērā pietiek darīt kaut ko, kas ir savā ziņā aizsācies ne no manis. Ir jau jauki kādreiz iekļauties kolektīvā un vienmēr, kā sevišķi tādām lielām organizācijām, ir, protams, sena vēsture un ilglaicīgi procesi, vai ne, kur cilvēki un vadītāji mainījušies un tam līdzīgi. Bet vienā brīdī, man šķiet, ir tāds brīdis pienāk. Ir jāpasaka sev, vai es iekļaujos, vai es radu kaut ko tādu, kas līdz šim nav bijis. Un es varu pilnīgi apliecināt, ka tikko šādu sajūtu apmeklē, ir arī pilnīgi tāds tā kā jauns uzrāviens dzīvē. Varētu šķist, ka cilvēks jau pēc 50... Es ceru, ka vienam tādas muļķības nenāk prātā. Ir šo to dzīvē redzējis un darījis, un varbūt nav vairs tik radikāli pavērsieni dzīvē iespējami. Nē, es domāju, ka cilvēks vēl jauns. Absolūti, viss atkarīgs no domāšanas. Jā, tā ir. Viss absolūti atkarīgs no apziņas, un tikko ir šāds pavērsiens, proti, ka var radīt nebijušo. Tad milzīgs impulss strādāt. Un vēl zinu, ko es aizdomājos, tā taču ir, ka mums vērtības dzīves laikā mainās. Kaut kas, tā kā jau tu faktiski teici, vai ne? Tur es nezinu, vai ar vecuma posmu, vai ir vienkārši dzīves situācija, jeb ar ko var būt saistīts. Kaut kas vairs nav aktuāli, tas, kas man derēja agrāk, man vairs nedara. To, ko holists, man liekas, sauc par viduspārēju, kad mēs, nezinu, vai pusmūža krīze, kā kurš grib saukt, bet ir, tā, ka tu pārvērtē, kas man vairs nedara. Jā, mūsu dārgie kolēģi, psihologi un psihoterapeiti jau piedāvā ļoti, kā saka, krāšņu to dzīves posmu un fāžu attīstības ainu
savulaik jau bija populāri tāda Erika Eriksona, tā kvalifikācija, viņš nezinu, cik jau to dzīves posmus ieskicēja, ja cilvēku dzīvē mēģināja tad ievērojami cilvēku biogrāfijās atklāt, jā, kā tad tas tiešām viņa tā teorija apstiprinās. Vai ne? Un ir bezgala daudz šo mēģinājumu, ka tur ir, protams, savs patiesības grauds. To mēs paši savā pieredzē noteikti redzam. Jā. Un varbūt ne jau tā, ka tās vērtību pārvērtēšana notiek kaut kādā radikālā, absolūti, jā, radikālā nozīmē. Drīzāk varbūt ir tā, ka lietas, kuras mēs jaunībā uzskatījām par pašsaprotamām, vai drīzāk tās, kuras, varētu teikt, mums no mājām bija līdzi dotas, mēs iegūstam reflektētāku attieksmi pret tām. Un tā kā jau arī tu, man liekas, teici, es tev pilnīgi piekrītu, jaunībā, kad tu sāc tās darba gaitas, tad tu vienkārši eksperimentē un tu skaties, un tad tu saproti vispār, kas jā, kas nē, kas der, kas neder. Pēc tam jau tu vairāk to ceļu karti Jā, apzinātāk. Es gribētu apzinātības pakāpe. Jā, tas ir labs vārds. Nedaudz augļām. Jā, bet varbūt pašai atbildot uz savu jautājumu, vēl gribēju vienkārši teikt, ka ja mēs no karjeras konsultēšanas un no karjeras atbalsta viedokļa skatāmies, tad jā, mēs vienmēr palīdzam klientiem pareflektēt, kā tu teici, tas prasa pašrefleksiju, tādu apzināšanos par savām vērtībām. Tajā brīdī, kad cilvēks plāno, teiksim, mainīt darbu vai meklē darbu, tas ir labs izējas punkts, ar ko sākt, un tad jau iet ar šo te ceļa karti un skatīties uzņēmumos un interviju procesā, patestēt, kur kā varētu būt. Bet vai ir jāsakrīt 1:1? Nē, es teiktu, ka nē, un diez vai vispār tas ir tik reāli. Lūk, labi, trešā lieta – autonomija. Tātad viena no pašnoteikšanās pamatvajadzībām, vai ne visi cilvēki grib šo te autonomiju kā iespēju, ietekmēt lietas, kaut ko jaunu izveidot, kaut ko mainīt. Interesanti, kā pētījumi runā par to, ka pat ja darbs ir tāds objektīvi nozīmīgs, objektīvi te pēdiņās, bet piemēram, nozīmīgs darbs, ārsti, izglītības iestādēs, skolotāji, to mēs kopumā kā sabiedrība uzskatām, tas ir taču svarīgs profesijas, policisti, tā tālāk. Pat ja tas darbs it kā ir objektīvi nozīmīgs kopumā sabiedrībā, nav tā, ka automātiski tie cilvēki un darbinieki jūt, ka tas ir jēga, ka tur ir tā jēga, jo ja nav tās autonomijas, to pētījumi ir apliecinājuši, ka ja nav tās autonomijas pat tajā it kā nozīmīgajā sabiedrības līmenī nozīmīgajā darbā, cilvēks tāpat var just to frustrāciju, ka nav tā jēga. Un man liekas, ka tur ir liela tiešām loģika tajā. Ka nepietiek ar sabiedrības vērtējumu. Jā, šis ir svarīgi mums. Pareizi, ar to nepietiek. Jā, tādā ziņā jau, protams, tā darbā radītā un iegūtā jēga, protams, ir komplekss tāds pasākums. Skaidrs, tā autonomija, tā vispār absolūti ir viena no lielākajām vērtībām, ko mums pēdējo pāris gadsimtu gan filozofi, gan, politiķi, sabiedriski domājoši cilvēki ir uzsvēruši. Skaidrs, šajā autonomijā tikai tad mēs arī, tas vispār nav tikai jautājums par to, ka tas būtu labi, ka tas būtu jauki, ka tur mēs it kā tad jūtamies ne tikai noderīgi, bet īstenojam sevi, ja? Bet tātad no šī sava tas ir sangrieķu valodā, vai ne? Es pats, vai tas pats, kurš kaut ko vispār dara. Ir kaut kas mehānisks, kas dara tikai tāpēc, ka kāds viņu iekustina, vai ne? Mēs to zinām, mums jāpalaiž kādas tehniskās iekārtas un pat mākslīgais intelekts. Jā. Mums ir jāiedarbina vispirms. Bet ir kaut kas kustās pats no sevis. Ja? Un šī pašradītā kustība, tas jau ir autonomijas pamats. Dažādās nozīmēs kustība, vai ne? Iekšēja, domāt, spēja, ko mēs iekustinām paši, nevis gaidām, ka kāds mums pa visu varu tikai, vai ne, tagad ieskrūvēs kaut ko. Jā. Un, bet es gribēju teikt, tas ir tāda milzīga vērtība un uzstādījums. Te ir drīzāk runa par to, kā to atsvabināt mūsu šo autonomijas, labi, sauksim to par izjūtu.
Ja? Jo viens ir, ka mums saka, tu taču esi autonoms subjekts, dari kaut ko un strādā, vai ne? Un, to es gribēju vēl piebilst, nav jau runa tikai, ka tā būtu vērtība, runa ir arī īstenībā modernā sabiedrība par prasību. Esi taču autonoms, ja? Domā pats, strādā pats, pieņem lēmumus pats, ja? Un, protams, tad arī pieņem atbildību par to. Tieši tā. Jā, bet tad vienmēr, un tas ir izglītības noslēpums īstenībā šajā punktā, to mēs varam noteikti arī pieminēt. Tas ir kā atsprūdīt vaļā šo autonomijas izjūtu cilvēkā. Tas ir absolūti, ja to izglītības sistēmas, lai kādas un kur tās būtu spēj, tad tās ir pietiekami labas. Un kas to kavē? Kas ir tas šķērslis, kādēļ mēs nevaram atraisīt to? Jā, tiem noteikti, te varētu noteikti atsaukties uz virkni mēģinājumu šos šķēršļus definēt un aprakstīt. Ja mēs palūkojamies atpakaļ kaut vai uz jauno laiku, tas ir tepat 18. 19. Labi, varbūt vēl citu nedaudz 17. gadsimta filozofiem, tad viņi drīzāk orientējas uz tādu cilvēku izpratni, kurš pamatā un kopumā ir sabiedrisks, vērsts uz citu cilvēku arī labumu un savu arī, protams. Bet viņš ir diezgan pasīvs pēc savas dabas. Viņu vajag iekustināt. Iekustināt, bet tas nenozīmē, ka vadīt. Ja? Iekustās, un tad viņš pats visu dara. Un šo iekustināšanu, lai tur nesajauktu šo iekustināšanu tīri mehānisku darbību, lai cilvēks nebūtu mehānisms, tur ir lausti šķēpi par iemesliem, kāpēc to ir tik grūti un kā to darīt. Un ir tapušas tik daudz izglītības koncepcijas un koncepti kopš tā laika līdz pat mūsdienām. Kā pārvarēt šo cilvēka dabā esošo drīzāk pasivitāti, kā to starp 19. gadsimta arī dabas filozofijā mēģināja definēt kā tādu no romantisma laika, mēs pazīstam 19. gadsimta veselu virkni lielu tādu dabas filozofisku teoriju, kur iekļauj arī cilvēku, protams, dabas ietvarā, un mēģina atklāt cilvēkā visus tos pašus lielos dabas spēkus, kas valda arī visos citur dabas procesos. Un tādā nozīmē, mēs varam palūkoties uz cilvēku kā to, kurā ir gan šie pasivitātes un drīzāk pat arī destruktīvi spēki, kas tiecās nevis vienkārši tikai uz citu cilvēku sasniegtā destrukcija vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, tie ir arī iekšēji destruktīvi, bet tie ir klātesoši. Jautājums ir, kā mēs padarām pietiekami aktīvus un spēcīgus citus spēkus. Tad tajā iekšējā cilvēku spēku dialektikā, ko pēc tam mēs redzam arī 20. gadsimta arī psiholoģijas, psihoterapijas teorijās, kaut vai tajā pašā Junga arhetipu teorijā un skatījumā uz cilvēka patības atraisīšanos. Tur arī ļoti svarīgi redzēt šo dialektiku starp dažādiem negatīvi, pozitīvi, destruktīvi, konstruktīvi vēsturīgiem spēkiem mūsos pašos. Un tādā nozīmē iemesls, kāpēc ir ļoti grūti atraisīt autonomiju, ir balstīts, protams, dabiskajos spēkos, kas tikpat lielā mērā ir ārpus cilvēka, cik cilvēkā. Jā. Es mēģinu tagad kopsavilkt. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Un es domāju, skaidrs, ka mēs par to ikdienā nedomājam. Tas ir, tur vajag ļoti daudz resursu domāšanas, lai veltītu, un mēs visi skrienoši un nekad tik ļoti neiedziļinamies, bet ja tajā iedziļinās, tas liekas tik savā ziņā loģiski, un atkal jāatkārtojas acis atveroši. Es domāju, tas, ko mēs mūsdienās esam definējuši un tagad sagaidām un prasām,
ir jauki, bet cik vērtīgi ir paskatīties, kā tas ir attīstījies, no kurienes tas ir nācis, kas ir bijis savādāk iepriekš, kāpēc nav tik viegli nemaz to īstenot šodien. Jā, un tur varētu būt vismaz daļa no filozofiem atbildētu, ka tas nav vienkārši sekundārs iemesls. Tas varētu būt balstīts pašā, teiksim tā, esamībā pat. Ja? Un jautājums, kā šie lielie esamības dabas spēki cilvēkā tiek kombinēti, iegūst kādu līdzsvaru, iegūst kādu virzību, un tur cilvēks jau neko citu nav izdomājis, proti kā šo līdzsvaru vai virzību iegūt kā izglītības ceļā. Tātad izglītība kā tā, kas kaut kādā konfigurācijā sakārto iekšējos dabas spēkus cilvēkā. Un, ja tas ir izdevies, tad tā autonomija kaut kā pati jau atraisās. Bet ar izglītību tu domā, tai skaitā arī, teiksim, pēc tam pieaugušam cilvēkam vispār pašattīstību, vai ne? Jā. Es domāju, arī mēģinājums pēc tam, lūk, tādās reflektētākās dzīves arī fāzēs, nodoties arī pārdomām par dzīves iekšējo loģiku, par dzīves iekšējo dinamiku. Labi. Nākamais ir saistība ar citiem. Tātad, skaidrs, ka saikne ar citiem cilvēkiem arī mums ir viena no psiholoģijas tādām pamatvajadzībām, vai ne? Šīs te sociālās attiecības ar citiem cilvēkiem. Tas, ko es aizdomājos par šo, vai jēga, arī tad darba kontekstā rodas tikai tajās attiecībās darbā ar citiem, vai faktiski cilvēks varētu arī to jēgu darbā izveidot, ja viņš strādā vienatnē. Ka viņa nav saistīta ar citiem cilvēkiem. Ja cilvēks ir viens pats, viņš dara visu viens. Arī tad var rasties jēga darbā? Nezinu, vismaz kopš Jonatana Swifta vai citu autoru darbiem ir pazīstams sižets par Robinsonu Krūzo vai kaut ko līdzīgu, kurš Defoe un citi autori, kurš atrodas likteņa triecienu dēļ uz neapdzīvotas salas, un ko viņam tagad darīt? Un viņš attēlots vismaz šo autoru darbos kā tāds, kurš milzīgu enerģiju ķerās pie savas mitekļa uzbūvēšanas un salas iepazīšanas un iekārto saimniecību. Un tādā nozīmē, kā šī autonomā darbība, kas principā ir cilvēkā, viņa tāda iekšējā enerģija, to jau mēs varam vismaz tādā literārā formā iedomāties, kā viņš dzīvo šīs neapdzīvotās salas, un tomēr šajā iekšējā darbīgumā rada vidi ap sevi, kurā viņš varētu kaut cik labi justies. Bet mēs jau zinām, ka arī šie Robinsonu Krūzo un līdzīgi stāsti beidzās ar to, ka pie pirmās iespējas. Viņš grib tomēr tikt prom. Viņš tomēr grib tikt prom. Un, protams, šie citi cilvēki pēc tam izrādās nebūt ne tie kādi pozitīvākie varoņi dzīvē. Un tomēr, un tādā nozīmē, mums varbūt vajadzētu vēl senai Aristoteļa definīcijai, ka viņš mēģina definēt cilvēku, vismaz tādas būtiskās cilvēku iezīmes raksturot, viņš to mēģina definēt kā tādu, kurš atrod tādu, to dzīves piepildījumu tomēr sadarbībā ar citiem. Gan jau, ka uz šo klausītāju visi saka, loģiski, skaidrs. Tā kā, loģiski cilvēkiem, es domāju, tā automātiskā sajūta vai vilka mīru uz to, ka neviens negribētu droši vien dzīvot uz vientuļas salas vai lielākā daļa negribētu. Bet, protams, būtu jauki, ja tas dzīves ceļojums notiktu kuģī, kurā būtu mazāk jūras laupītāji. Būtu tikai tie, kurus tu gribi tā kuģi, vai ne? Tas būtu lieliski.
Nu jā, un tad tā pēdējā sadaļa bija par attīstību. Tātad darbs ir jēgpilns tad, ja cilvēks var izmantot savas prasmes un spējas un augt un attīstīties. Un pētījumi rāda, ka tāda stagnācija uz vietas samazina to iesaisti un samazina jēgpilnuma sajūtu cilvēkiem. Un tad man radās jautājums, vai jēgpilnuma sajūtu var atrast tādā darbā, kas ir ļoti monotons? Vai tad tās attīstības iespējas jārada cilvēkam pašam, un kur ir tā organizācijas atbildība radīt iespēju attīstīties un palīdzēt attīstīties? Vispirms noteikti tādā fundamentālā līmenī mēs redzam dzīvē, ka ir ļoti liela nozīme arī ritmiem. Tas ir, kā mēs sevišķi arī, protams, modernā sabiedrībā esam ļoti orientēti arī uz jaunām pieredzēm, kaut ko nebijušu, neredzētu, kaut ko tādu, kas līdz šim nav varbūt radīts un izveidots. Bet no otras puses mēs redzam, ka mūsu dzīve, ja tajās nav iestrādāti kādi ritmi, kaut kas arī atkārtojošs, arī tā kā zaudē kaut kā tā kā savāktību. Ja? Un arī vienā brīdī pat līdz pat fizioloģiskām izpausmēm, miega ritmi un atpūtas darba maiņas ritmi, vai ne? Un tādā nozīmē tā monotonija dzīvē jau ir. Mēs redzam, mēs no katru rītu ceļamies un kaut kur dodamies, nākam atpakaļ, tādās lielos vilcienos. Un arī kādreiz domas iet pa apli. Mēs daudzkārt atgriežamies pie vienām tām pašām domām. Un tādā nozīmē jau dzīve ir samērā monotona. Bet tā ir, protams, tikai viena dzīves puse. Un monotona dzīve bez nekā jauna, laikam gan arī nebūtu dzīvot vērta. Bet arī, kurā notiek tikai jaunais, tā atkal nebūtu īsti savācama dzīve. Un tad uz šī fundamentālā slāņa mēs varam palūkoties tad, kā tad tas ir īsti darba vietā vai darba vidē. Un atkal jāatcaucās, šodien kaut kā tie piemēri nāk drīzāk no kino pasaules, uz dāņu zviedru kopražojumu filmu Tilts, krimināla drāma, kas, starp citu, man šķiet rādīta arī Latvijas televīzijā. Un tur vienā Kopenhāgenes policijas iecirknī ir tā kārtība tagad ieviesta tāda, ka visiem darbiniekiem pat nav, katram sava darba galda, ar datoru vai ko. Viņi mainās, viņi pēc apmēram 2 nedēļu cikla mainās, tad pēkšņi mana kolēģa galds kļūst par manu. Tas ir ļoti populāri mūsdienās ofisos. Jā, bet vai ne, tas ir interesanti. Vai tas tik tiešām veicina darba produktivitāti, komunikāciju savstarpējo, vai tāda tā kā dinamikas izjūtu, ko tajā brīdī rada šīs pārmaiņas. Ja? Es atkal pielāgojos, ieeju jaunajā ciklā, vai ne? Tas ir interesanti. Bet, es gribētu teikt, monotonija, monotonija darbā. Gan jau tur tik tiešām vajag būt ļoti labiem darba apstākļiem, lai arī monotonija varētu tikt pieredzēta kā jēgpilna. Jā, es tev slēdzos piekrist. Man, kas ļoti uzrunāja, bija viena atziņa no pētījuma, ka jēgpilnumu var atrast ne tikai izaugsmē gadījumā, ja tas ir pietiekami rutīnas un monotons darbs, pieņemsim, nenāk prātā tagad, bet gan jau, ka ir tāds amats un profesija kaut kur, bet ka šo jēgpilnumu var atrast arī dziļumā, respektīvi pieredzes intensitātē. Respektīvi, to viņi, pētnieki minēja kā alternatīvu ideju par tādu nemitīgu progresu, kur tas nav iespējams. Un man ļoti rezonē šis, respektīvi, ja nevar iet uz priekšu attīstībā, tad var iet dziļumā. Jā, bet lūk, tur jau ir, es gribētu teikt, tas jau ir viens diezgan fundamentāls mēģinājums pavērst to visu sabiedrības šo kopējo izjūtu, vai mēs virzamies, tas jau, protams, pats par sevi diezgan iluzori, vai ne? Kur mēs virzamies? Jā, mēs sakām, un taču agrāk arī pat līdz politisku režīmu līmenim tika teikt uz priekšu, jā. Kur ir šī priekša? Jā, jā un
tādā nozīmē mainīt virzienu, tas jau būtu diezgan fundamentāls piedāvājums. Vai ne? Tātad nevis mēs sakām, cik labi, ka mēs virzamies uz priekšu, progresējam, bet varbūt mēs, mainot virzienu, iegūstam daudz dimensijas citas. Ja mēs mēģinām šo virzienu nosaukt dziļumā, iespējams, ka tur kā dziļurbumos ir pat vairāki slāņi, kas sāk pavērties tikai tad, ja maina virzienu. Jā. Starp citu, šis, man liekas, var ļoti viegli translēt arī ar vispār karjeras jautājumiem. Cilvēki ne visi iet šo vertikālo karjeras attīstību. Ne visiem tas interesē un vienkārši arī nav kaut kāda apstākļu un iespējas. Bet tie, kas šo karjeru tā paralēli vienā kaut kādā līmenī iet vai vienā amatā paliek ilgi, to var skatīt no dažādām pusēm. Vai viņi ir zaudētāji vai ieguvēji, bet viņi iet dziļumā. Viņi to profesiju vai to amatu tajā līmenī izkož līdz pēdējiem, vai ne? Tā kā tur tiešām tās ir lietas, kas ir pastāvējušas un pastāv, un droši vien ir savi tie plusi un mīnus. Un arī karjeras kontekstā izaugsmas, es domāju, kur tad ir tas maksimums? Kur tu uz augšu? Kur ir augša? Kas ir augša? Vai ne? Cik tālu tu iesi un kāda arī cena par to tu maksās? Cenas kādreiz mēdz būt augstas, jā. Un arī pat tad, ja mēs nospraužam šo karjeras augšējo pakāpi, uzņēmuma vadītājs vai valsts prezidents vai vēl kaut ko tādu, pat šis punkts sasniegts. Kas pēc tam? Kur tad ir jēga pareizi? Man liekas, ka starp citu pacēla ļoti vērtīgi jautājumu. Es domāju, cilvēki citreiz ar tādu eksistenciālu krīzi saskarās, kad viņi sasniedz savu izvirzīto mērķi vai iedomāto augsto punktu. Kas pēc tam? Jā, un tad vai atliek tiešām dziļdimensijas meklējumi, vai arī iestājas vispār diezgan liels krīzes dzīvē. Jā, man liekas, ka tas ir pat kaut kur dzirdēts un kāds par to kādreiz ir atklāti arī runājis. Jā, šos te aspektus, kur mēs esam izskatījuši. Varbūt vēl noslēgumā es gribēju parunāt, pirmkārt, man noteikti gribas pieminēt mūsu Latvijā veikto pētījumu. To veica mūsu kolēģe, psiholoģijas doktore Ieva Stokenberga. Viņa veica brīnišķīgu pētījumu. Es gribu, kur ir darba jēga un vērtības, darbinieku pieredze Latvijā. 20. gadā Ieva šo darbu veica pētījumu. Vienkārši tīri gribu atstāt pieminēt šajā tēmā ļoti labi iedarās mūsu konteksts. Tas pētījuma mērķis viņai bija izprast, kā cilvēki Latvijā piedzīvo darba jēgu un kādu lomu spēlē atkal personīgās vērtības, arī organizācijas vērtības, un kā tas viss saistās ar vispār to, kādu darbu cilvēks izvēlās, cik viņš ir lojāls un kā viņš jūtās, kāda ir viņa labbūtība. Un galvenās atziņas, ko Ieva min no šī pētījuma, ka tīri par Latvijas iedzīvotājiem un pētījuma dalībniekiem, ka darbinieki izdzīvo darba jēgu caur 3 galvenajām dimensijām, un tās ir tātad viņa min to, tad jēga sev, cilvēki meklē jēgu sev, viņi meklē jēgu citiem, lai tad mans darbs ir kaut kāds ieguldījums komandā, un jēgu caur vērtībām arī. Ja vērtības atbilst, ja ir ētiski, viss tā kā man šķiet ētiski, tad es redzu jēgu. Šīs 3 dimensijas. Un vēl interesanti, ko Ieva bija minējusi kā atziņas no pētījuma, ka organizācijas kultūra būtiski ietekmē darba jēgu. Ja tā vide organizācijā bloķē šo te vērtību realizēšanos kā tādu, tad darbiniekiem rodas kaut kāds iekšējais konflikts un viņi nevar atrast to jēgu, kas man liekas diezgan loģiski. Ja ir neētisks uzņēmums un nerīkojas saskaņā ar savām vērtībām, diezgan droši, ka tie darbinieki neredzēs to jēgu vai ne, un būs iekšējais konflikts. Tas tāds pašsaprotams. Un vēl viena interesanta atziņa, ka lojalitāte nav mehāniska. Nav tā, ka vienkārši lojalitāte rodās ne no kurienes. Viņa rodās tieši no jēgpilnas pieredzes. Tātad, jo cilvēki vairāk jūtas, ka viņiem ir jēgpilna pieredze šajā darbā, jo augstāk ir viņa lojalitāte.
Es domāju, šis pēdējais secinājums ir absolūti, kā lai saka, trāpīgs, un tam noteikti vajadzētu vēl vairāk pievērst uzmanību, ko īsti tas nozīmē. To jau mēs noteikti redzam arī paši, vai ne savā darba dzīvē, bet kopīgi pieredzēta jēga, un pat arī individuāli pieredzēta jēga, kura ir kādā ietvarā. Tas viss ir absolūti tas, kurš šo lojalitāti noteikti veicina. Tur noteikti varētu būt daudz dažādi piemēri. Es domāju, ka viens paralēls vai īstenībā varbūt par to pašu stāsts ir nevis par lojalitāti, bet par rezonansi. Šis vārds ir vispār pēdējās, gadu desmitā ienācis ļoti daudz dažādās jomās, tajā skaitā filozofijā. Mēs redzam, piemēram, arī tādus sociologus kā Hartmuts Roza, kurš raksta grāmatas par rezonansi ar apkārtējo vidi, ar līdzcilvēkiem, ar savām vērtībām, un tam līdzīgi šis vārds šķiet ir tomēr trāpīgs. Tajā nozīmē, ka tikko mēs jūtam šo atgriezenisko saiti, tikko mēs jūtam to, ka mūsu darbības izraisa noteiktu reakciju, un jo tās ir pašas jēgpilnākas, jo jēgpilnāku reakciju pretīm, ka šādi vārdi lojalitāte, rezonanse, tur, kur mēs to sajūtam dzīvē, tur arī mēs jūtam, ka darbam ir jēga. Jā, it kā tik vienkārši, bet tā dziļi šis. Un vēl viņai bija tā atziņa tāda, ka diezgan daudz darbinieki Latvijā meklē un izveido paši tādu viņi nosauc viņu par mikrojēgu sava darba ietveros. Un tiem cilvēkiem, kuri nevar, savā lielajā organizācijā atrast lielo organizācijas jēgu, viņi paši savā ikdienā, savos uzdevumos meklē tādas mikrojēgas. Tā kā tu pats atrodi, kur tev ir tā jēga. Kas arī īstenībā labs tāds Jā, absolūti. Jā, es domāju, ka tas arī ir labi. Mēs, protams, mēģinām par ļoti kompleksu fenomenu runāt, un skaidrs, ka mēs mēģinām pat tad, ja mēs nejūtam kādu rezonanci, vai mēs nejūtam akurāt kādu šo, reciproko saiti ar uzņēmumu, līdz cilvēkiem, kolektīvu, tad jau šī autonomija mūsos, guļoša autonomija mūsos tomēr mēģina kaut kādus ceļus rast, lai tomēr piešķirtu mūsu darbībām jēgu individuālā līmenī. Un tādā nozīmē mēs radām jau mikrojēgas arī pat kā indivīdi. Un tad nelielu kolektīvu daļas iekšēji rada šo arī mikrojēgu. Tas viss tā ir. Un tas jau arī parāda, cik tas komplekss fenomens, vai ne? Un varbūt pat būtu pilnīgi neadekvāti iedomāties, ka, vai tikai valsts lielās vērtības, vai lielu uzņēmumu lielās vērtības ir tas, uz ko mēs orientējamies vispār dzīvē, un tādā ziņā kļūstam nedaudz par skudriņām, vai ne? Nē. Man gribētos domāt, ka no tā mēs jau virzamies prom. Gan jau kaut kādā brīdī tas bija tā, bet man ir sajūta, ka no tā gan mēs virzamies prom, mēs gribam savas jēgas meklēt un atrast. Tur bija tāda forša citāta no tā pētījuma, Ievas, piemēram, darbs nav tikai maize, tas ir arī dvēselē. Cilvēks, kas piedalījās, tā saka. Kāds dalībnieks ir teicis, es jūtos izsīcis, kad redzu, ka tas, ko daru, nesakrīt ar to, kam es ticu. Tas ir par tām vērtībām. Kaut kas, kad nav tā sakritība. Un tad vēl bija tāds spilgts citāts, ka mans darbs ir jēgpilns tikai tad, ja es redzu, ka kādam tas kaut ko maina. Tas par to atzinību. Tā kā, faktiski tie, ko mēs pārnājām, tie aspekti sakrīt ar to, ko cilvēki ir kaut kur pauduši, vai arī otrādāk. Respektīvi, vienkārši cilvēki saka to, ko viņi zina. Es nezinu, vai viņi to zina apzināti, bet faktiski, nezinu, vai mēs viņus nosaukam par postulātiem vai kā. Kaut kas jau mūsos ir tā kā arī maz drusciņi iepotēts un uzlikts. Mēs to arī translējam it kā savu un citreiz otrādāk. Tā īstenībā spēle starp, ko mēs jau esam pieminējuši sarunā, autonomiju un
šo pašdarbību, paškustību un to, ka šai kustībai tomēr vajadzētu kaut kādā ziņā nonākt pie citiem un gūt rezonanci citos. Šī spēle, savstarpējā dialektika, tā jau ir dzīves dialektika. Arī citos aspektos vienalga, kur mēs paskatāmies uz ģimeni, uz draugu loku, ārpus darba, un pat arī to, ko cilvēki pieredz un ļoti krāšņi kādreiz apraksta, vai ne, kad viņi pēc darba dodās, nezinu, dabā. Pie upes, pie ezera, pie jūras. Jā, un tad viņi iegūst šo rezonanci vai šo paškustībā viņi tur ir nonākuši un viņi sajūt šīs kustības satikšanās punktu ar šiem dabas procesiem. Un arī tas ir īstenībā rezonances jautājums. Jā, un kāpēc, vienam patīk pa mežu staigāt, citam atkal patīk pie jūras pasēdēt, tāpēc, ka arī kaut kas vienam rezonē vairāk, otram mazāk. Jā. Es iedomājos, ka tu teici vēl par tiem citiem cilvēkiem, kad bija tas teiciens, cilvēks nav vientuļa sala, vai ne? Jā. Tur ir tomēr liela daļa taisnības. Okay. Jā, tā tas ir. Kādreiz jau, un mēs redzam, protams, arī, ka tieši modernās sabiedrības, tie pēdējie gadsimti ir radījuši daudz tādā ziņā negatīvas pieredzes, un daudz kā dzīvē mums šķiet, ka mēs esam tās vientuļās salas. Jā, tas nav, viss tas, ko mēs arī pārunājam, tas, lai nerastos varbūt arī klausītājiem tāda sajūta, ka vai cik jauki pozitīvi dzīvē notiek, un pat autonomija ir kā liela vērtība ar savām arī negatīvajām sekām, vai ne? Autonomija autonomija kaut kur iet kopā ar brīvības jēdzienu, un brīvības jēdziens sevi atkal nes lielu atbildības jēdzienu. Jā, un vai mēs spējam panest šo nastu? Jā. Un tāpēc cilvēks citreiz varbūt izvēlas nebūt autonoms, jo tad nav tā atbildība. Jā, tā kā šī, man liekas, vesela vēl viena tēma. Lūk, mēs veiksmīgi esam tā dziļāk apskatījuši tos aspektus. Es noslēgumā gribēju iedot varbūt vēl to praktisko daļu, kā ieteikumus no pētījuma apkopojuma par šo tieši organizācijas kontekstā. Vadītājiem būtu jāsaprot, ka tas aicinājums ir tāds, ka vadītājiem būtu jāiemācās saprast, ka nav iespējams kādam kaut ko uzspiest tādu jēgas sajūtu, jo citreiz ir, kad ja darbinieks nevar ieraudzīt to jēgu, tad gribas teikt, kā? Tāpēc, ka un viss, bet noteikti var radīt to vidi, kurā jēga rodās un palīdzēt viņu darbiniekam pameklēt un atklāt un kaut vai to mikrojēgu, kā mēs runājām. Respektīvi, kad šajā tēmā mums ir jāatbalsta un jāpalīdz mūsu kolēģiem, darbiniekiem. Tas nebūs nekas tāds, kā arī Raivi tu teici, ja tas ir uzņēmuma vērtībās vai misijā ierakstīts, tas automātiski neizpildās, vai ne? Tur ir jāpalīdz cilvēkam atrast to saikni. Otrs ieteikums ir darba devējiem skaidrāk, varbūt artikulēt tās vērtības caur uzvedībām. Nevis vienkārši uzrakstīt uz sienas, bet kā viņas izpaužās, kādās mūsu reāli, mūsu biznesa, piemēram, situācijās, mūsu biznesa kontekstā, caur kādu uzvedību tu varētu demonstrēt to vērtību, un ko es no tevis sagaidu. Un caur to darbinieks var sameklēt arī saskaņu ar savām vērtībām. Ja? Varbūt nevis tieši precīzi tā, kā viņa nosaukta, bet caur to situāciju es varu ienākt ar savu vērtību, caur to situāciju arī īstenot to, ko uzņēmums vēlās. Ok, es drīkstu piebilst vēl. Es gribētu teikt, ka dzīvē mums milzīga loma ir paraugam. Un ja mēs tik tiešām jūtam, ka, piemēram, uzņēmuma vadītājs ir dzīves pieredzi, ne tikai tajā konkrētajā darba laukā, bet viņš nāk pie saviem darbiniekiem, pie kolēģiem, nevis tikai kā uzņēmuma vadītājs, bet viņš nāk kā cilvēks, kurš nes līdz visu to savu pasauli, kas ap viņu ir veidojusies, un kurā viņš arī pats sevi mēģina saprast. Tad neslēpjot, ka viņš jau nav, vai ne, Dievs. Tie visi ir momenti, kuri satuvina, kuri uzreiz tā kā atver šo telpu, ka tātad kontaktā, sarunā, darbā, kopīgā darbā, tātad es ne tikai apgūšu ļoti konkrētas tehniskas zināšanas, bet principā šajā darba vidē būs atvērts lauks, kurā es arī līdz ar šiem cilvēkiem pārdomāju savu dzīvi.
Tu brīnišķīgas vadītāji tādas prasmes un kompetences ieskicēji būt autentiskam, būt, kā mēs angliski sakam, role modeli, ja, paraugam. Okay. Tiešām ļoti, faktiski klasiski jautājums, vai tas ir visur sastopams, protams, nē, bet tas noteikti kaut kas, uz ko mēs gribētu iet un ejam. Un pēdējā lieta, ko piebilst, runājot par darba jēgpilnumu, mums, kas strādā organizācijās un kas varbūt veido arī to organizācijas struktūru un vadības līmenī, atcerēties un padomāt par to, ka gan šī profesionālā attīstība, gan atgriezeniskā saite, tāda iesaista, līdzdalība, tās arī ir visas tās lietas, kas palīdz nostiprināt to darba jēgpilnumu. Ka darba jēga nerodās tikai no tā, ka mēs darbiniekam pasakam, kāpēc tas ir svarīgi un ko tas dod mūsu klientiem un visu, un ar to viņš saprat, ka tas darbs ir jēgpilns. Nē, ka tur ir vēl daudz svarīgi elementi arī individuālā līmenī, un par tiem nevienmēr sanāk tā padomāt, bet viņiem ir tikpat liels svars un tikpat liela ietekme. Tā kā laikam sasumējot, man tā sajūta ir tāda, ka, ja mēs runājam par darba jēgpilnumu, tas nemaz nav tikai individuālā līmenī skatāms jautājums. Mums gan kā kolēģiem, kā organizācijai arī tur ir līdzatbildība, veidojot darba jēgpilnumu. Protams, arī sabiedrībai, neiesim vēl tālāk. Jā, bet ka tas ir mūsu tāds kopdarbs. Jā, un tādā nozīmē šis mūsu šobrīd, tā teikt, cildinātais darbs, varbūt darba definīcija un varbūt pat pats vārds darbs varētu skanēt drīzāk kā kopdarbs. Jā, jā, mēs kaut ko kopredam. Koprede. Jā, man patīk koprede. Tāds vārds koprede. Ok, skan labi. Raivi, milzīgs tev paldies par šo sarunu. Man ir sajūta, ka tā bija ļoti bagātīga un bagātinoša, ļoti vērtīga, man bija ļoti interesanti. Mēs drusciņi citādāk paskatījāmies uz tādām personāla vadībā vai organizāciju līmenī ierastiem tādiem jautājumiem, bet es jūtu, ka tas bija citādā veidā nekā ierasts, un man liekas, ka tā arī ir milzīga vērtība. Tā kā sirsnīgs tev paldies par to, ka tu padalījies ar savu profesionālo viedokli, ar citu skatījumu. Ceru, ka arī klausītājiem un skatītājiem tas rezonēs un noderēs. Ko šajā te svētku mēnesī gribu novēlēt gan priecīgus svētkus, gan atrast laiku kvalitatīvai atpūtai, lai sanāk atjaunoties, ne tikai vienkārši tā pasvinēt, bet lai izdodas rast to piepildījumu kvalitatīvai atpūtai un atjaunošanās tam procesam. Un katrā ziņā, lai izdodas arī atrast laiku pašrefleksijai par to. Tas ir ierasti varbūt gada beigās tā atskatīties, kā tad man ir gājis. Citreiz ierasti, citreiz nē, bet man liekas, ka tam ir jāieplāno laiks, citādāk patiešām nesanāks. Es novēlu, ieplānojiet laiku tai pašrefleksijai, lai izdodās paskatīties, kas ir sanācis, kur ir pietrūcis, ko es varbūt gribētu, kā es gribētu iet uz priekšu, kas man tam ir nepieciešams. Un tad jau es ticu, ka ar jauniem spēkiem, ar jaunu enerģiju jaunajā gadā varēs iet uz priekšu tālāk. Jā, paldies tev. Un tik tiešām pašrefleksiju kopsim varbūt arī ne tikai svētku laikā. Jā, tas būtu brīnišķīgi. Labi, sirsnīgs paldies. Un paldies, ka klausāties, skatāties. Lūdzu, droši rakstiet, ja jums ir komentāri, jautājumi, dalieties ar savu pieredzi. Es vienmēr priecājos to dzirdēt. Un tad jau tiekamies jaunajā gadā. Tā!